pateicību Jēzum par to, kā viņš spēja strādāt caur dažādiem avotiem, lai atgrieztu savus bērnus atpakaļ pie sevis. Šoreiz stāsts par mani, kā 2018. gadā viņš man atveda atpakaļ pie sevis. Zinu, ka cilvēkiem mēdz būt liela aizsprieduma pret tādiem pasākumiem, evanģelizācijas pasākumiem, kā, piemēram, no plus uz mīnusu. Bet tas ir mans stāsts, kā es pieņēmu Jēzu. 2018. gadā mana māma ar krustmāti bija atbraukuši šo pasākumu. Viņas jau bija sastapušas Jēzu. Un es vēl biju tā kā noliegumā un pret to visu. Apzināti vai neapzināti, man likās, ka man tas nav vajadzīgs. Un tad viņas man arī aicināja uz šo pasākumu. Tā laikā es dzīvoju Rīgā, un arī īsti nebija ko darīt tajā dienā. Nekādu plānu nebija konkrētu. Un es tad piekrītu, teicu, ka es aiziešu, bet ja man nepatiks, es iešu projām. Jo galu galā tas nav priekš manis, un es tur netaisos palikt, un man to nevajag. Bet labi, es aiziešu sastādīt viņām kompāniju. Un tad mēs aizgājām. Sākumā bija slavēšana, cilvēki pacēluši rokas. Pēc tam bija arī vārds, un Nātans Moris gāja pie cilvēkiem, pieskārās viņiem, viņi krita. Svētā gara tā kā aizgrābt krita, un cilvēki raudāja. Un es skatos apkārt, atceros tās sajūtas. Likās, ka tas viss ir tāds teātris, kas šeit vispār notiek, kāpēc cilvēki tā dara, kāpēc tās rokas ir augšā. Absolūti neko nesapratu, kas vispār notiek. Bet tad kaut kas manī sāk kņudēt kādā brīdī, jo tas jau bija uz beigām. Un man ir jāsāk raudāt. Un es tik ļoti raudu, un es nesaprotu, kāpēc es raudu. Un bija tik dažādas emocijas iekšā, kaut kāda nožēla, bet tai pašā laikā sajūta, kā 2 metrus virs zemes, tāds prieks, piepildījums, mīlestība, bet arī tāds neizpratni, tādas kaut kādas bailes. Tur viss mijās kopā, bet tā kopējā sajūta bija tāda, bet piepildīta, tāda, kurā gribās pabūt ilgāk. Bet, lai gan es nesapratu, kāpēc tā ir. Pēc tam tas viss beidzās, es aizbraucu uz mājās, atpakaļ uz dzīvokli. Neatceros, kas tajā vakarā vairs notika, bet nākamā dienā atceros, ka es ieslēdzu tiešraidi un klausījos vēlreiz to visu. Un tas bija tā lūkšana, tie, kas nav Jēzus sastapuši, pieņemt savā sirdī, un es to izteicu skaļi, ka es vēlos. Atceros, kad es vēl tā teicu, ka es vēlos šajās mājās un savā dzīvē ienest Jēzu, un es viņu pieņemu par savu kungu un glābēju. Un kas to izteica skaļi, tas bija neaprakstams, ka es visu vakaru raudāju, man liekas, un tādu nožēlu un ar tādu mīlestību. Tur tāda liela piepildījuma un pateicība sirdī tas bija, un tiešām zinu, ka Dievs pieskārās, un tas bija tāds pēc tam, kādu laiku pēc tā viss arī uzmeklēja to draudzi, kas to rīko. Tā ir Vasarsvētku draudze Dzīvības avots, un sāku iet uz turieni. Nebieži, nevienmēr, bet es sāku iet, un es klausījos, sāku iepazīt, sāku lasīt Bībeli. Atceros, ka tas viss bija tāds liels, tāds piepildījums un tāds pacels. Man likās, ka katrs dievkalpojums tieši runā uz mani. Un es jūtos tik ļoti svētā gara piepildīta. Tas ir gribētos atkal atgriezties tajā jaunā kristieša dedzīgumā, kurš tikko ir to pieņēmis, lai tādā svētā garā staigātu. Un tas tiešām bija brīnišķīgs laiks, bet tad, protams, nāca liela uzbrukumi. Un man dzīvē mainījās 180 grādos, jo tā kompānija, ar ko es biju līdz šim, viņi, ja es nepazinu, man arī bija draugs, kurš absolūti to noliedza. Un savā neticībā nespēju to pieņemt. Viņš domāja, ka esmu pilnīgi ar putniem. Kā es varu ticēt kaut kam tādam, kurš noliedz Darvina teorijas un vispārējo. Un tas, protams, tas viss mainījās. Un šie cilvēki no manas dzīves pazuda. Un to soku man bija ļoti grūti pieņemt. Es raudēju Jēzu, lūdzot Jēzu un turot Bībeli rokās. Un tiešām manā dzīvē nozīmē, ka tā būtu vientuļai, esot pieņemot viņu un tā. Bet tā, protams, tas nebija. Gāja laiks, ja nemaldos gads, un Dieva žēlastībā Dievs man deva brīnišķīgu vīru, viņš man ir devis ģimeni,
Un to es viņam esmu pateicīga. Mīļais Dievs, paldies, ka Tu esi tik bagāts ar dažādiem ceļiem, kā vest cilvēkus pie Tevis. Jā, paldies, ka Tu katram dod viņam piemērotāko veidu, kā meklēt Tevi, kā atrast Tevi. Jā, paldies, ka Tu arī sūti dažādus sludinātājus, kas liecina par Tevi, kas slavē Tevi. Jā, paldies par katru draudzi, kas aicina arī ārvalstu sludinātājus. Paldies par katru draudzi, kas dalās ar šīm dāvanām. Nepatur to tikai sev, bet aicina arī citus cilvēkus, kas ir meklētāji, jā, lai viņi var atrast ceļu pie Tevis. Jā, paldies arī par šiem dažādiem variantiem, kā tieši tas var notikt, kam caur asarām, kam caur priekiem. Paldies, ka Tu katram piedāvā un piemēro to veidu, kas viņam visvairāk piemērots. Jā, paldies, ka Tu arī dod cilvēkus līdzās, kas var liecināt par Tevi, kas var atbalstīt šeit ceļā, kas var iedrošināt. Jā, un paldies arī par tām situācijām, kas mums sāp reizēm, ka Tu paņem prom cilvēkus, kas mums kaut kādu laiku ir bijuši dārgi un tuvi, ar ko mēs esam priecājušies kopā tajā veidā, kā mācējuši. Jā, Kungs, bet tad mēs apzināmies, vai pat vēl neapzināmies, bet Tu jau zini, ka šie cilvēki patiesībā mūs ved prom no Tevis. Jā, paldies, ka Tu attīri mūsu dzīvi no cilvēkiem, kas tajā nav par svētību, jā, Kungs, un paldies, ka Tu arī mazgā mūsu asaras, ka Tu dziedini un atjauno prieku. Ja nāc, Kungs, svētais gars, vadi katru cilvēku viņa ceļā pie Tevis, Kungs, Jēzu. Nāc, Kungs, svētais gars un piepildi ar prieku. Prieku sekot Tev, sekot Kungam, tuvoties Kungam Jēzum. Jā, nāc, Kungs, svētais gars un vadi katru viņa ceļā, kas vēl tikai meklē, kas jau ir uzsācis, kas jau tādu gabaliņu gājis. Jā, katram viņa veidā slāv Tev, Kungs, ka Tev ir tik bagātīgas iespējas. Jā, nāc, Kungs, svētais gars un vadi mūs. Un uzklausi, ka mēs visi tā kopā lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.